Paši risina pirmajā līgumā savas problēmas grupveidā, Andris izvēlās braukt viens pats uz pirmo līgumu. Rēmons Aboliņš šobrīd vadībā, Jānis Aboliņš otrais, Armāns Pārup trešais, Ivo Gabrāns ceturtais, Juris Sirgo piektais, Dāvs Emils Udrs sestajā vietā, Reinis Pelēņš septītais un Andris Batars vienīgais ar džokeri astotajā vietā. Aboliņš meklē ceļu garām Rēmondam Aboliņam cīņā par pirmo vietu. Šeit no galvīga grupa nenokļūdās. Nevajadzētu. Viens Aboliņš otram mēģina uzbrukumā nokļūdījās vienmēr bišķiņ, kur ātrībās līgumā atspiedās ar vakarījos kālu par plānu. Cīni zaudēju, tas laikam arī nevar cīnīt tur šobrīd aizdomos, un Ivo Gabrāns ierodās ar viņiem. Ar diviem reizēm paspēkoties, jābrauc kaut kādā kombinācijā, būs jābrauc žokara aplīdē. Cīņas aizdomos Jānis Aboliņš, tā kā gandrīz atrod iekšmalu. Rēmons sadzoties un Jānis uzbrukot gotu zaudē ātrumu un Jānis Aboliņš ar ārmalā. Nē, nu iekšmalā mēģina krustot trajektorijas, nesanāk. Nu ko, un tad Reineros nesanāk. Jā, tā arī ir un skatāmies gotu no tā visa. Labu dabūsim. Ej, nost! Nav! Kas gādi? Dāvis! Kas tur viņam var būt? Šomā? Viņš nobrauc, viņš eksistēja. Jā, viņam nav Viņš knapi paspēja. Ej, tu